Man ir tas gods pieteikt mūsu nākamo runātāju, un tā būs Ramona Poreitere, kura, jāsaka, ir Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas un tostarp arī pirmās programmēšanas skolas skolniece, ja tā drīkst teikt. Bet mēs Ramonu varētu apsveikt arī kā starptautiskās matemātikas, tostarp par Eiropas meiteņu informātikas olimpiāžu laureāti, kas ir interesanti, ka Eiropā ir tā kā dalījums, ja ir meiteņu un zēnu matemātikas olimpiāda. Droši vien, ka ir pienācis laiks startēt kopā. Bet Ramonas galvenais stāsts būs par to, kā tas ir, kāda ir šī pieredze gatavoties un pārstāvēt Latviju nevien tādā nacionālā līmenī, bet patiešām starptautiski. Ramona, labdien, prieks jūs redzēt, un jums vārds. Jā, paldies par pieteikumu. Tad, jā, es parunāšu par olimpiādēm un tieši savu pieredzi olimpiādēs. Droši vien varētu sākt ar to, kas vispār ir olimpiādes. Es domāju, ka lielākai daļai cilvēku ir kaut kāds priekšstats, bet tātad tomēr. Olimpiādes ir ikgadējas, individuālas, gandrīz vienmēr sacensības, kurās skolēni no kaut kāda noteikta reģiona savā starpā ierobežotā laikā sacenšas risinot ļoti izaicinošus uzdevumus kādā konkrētā mācību priekšmetā. Tad parasti olimpiāda norisinās kādas 3 līdz 5 stundas, bet uzdevumu skaits var krasi atšķirties no tā, kāda tā ir olimpiāda. Varbūt arī vairākas dienas pēc kārtas var notikt. Es te, piemēram, ieliku pagājušā mācību gada matemātikas valsts olimpiādes 11. klašu uzdevumus. Tad mēs redzam, tie ir 5 uzdevumi, un skolēni uz tiem pavada 5 stundas. Tā ir 11. klase uzdevumi ir, tad varam noprast, izaicinoši patiešām. Un šķiet, tajā gadā arī maksimālo punktu skaitu neviens nedabūja. Jā, man ir jāsaka, es visvairāk, mana pieredze ir tieši matemātikas un informātikas olimpiādēs, nedaudz fizikas, tātad STEM priekšmeti. Citās olimpiādēs tad attiecīgi tas var ļoti atšķirties, bet arī tā varbūt citam, piemēram, ieliku fizikas valsts olimpiādas uzdevumus. Tad te mēs jau esam izauguši līdz 7 lapām. Šeit viņam formāts ir sadalīts teorijas kārtā un eksperimentālajā kārtā kopā 5,5 stundas. Un tad vēl šeit jau ir starptautiskas matemātikas olimpiādas uzdevumi no pagājušā gada. Tad šajā olimpiādē ir 2 dienas, katrā dienā 3 uzdevumi, katru dienu 5 stundas. Tātad mēs esam izauguši līdz 3 uzdevumiem uz 5 stundām. Tas jau ir ļoti augsts līmenis, un skolēni no visas pasaules cenšas tos atrisināt, un ir tiešām grūti atrisināt viņus visus. Bet jā, es tā runāju, ko valsts olimpiāda, starptautiska olimpiāda, ko tas vispār nozīmē. Olimpiādas ir, varētu teikt, pa līmeņiem, atkarībā no tā, cik liels ir tas reģions ar skolēniem, kuri tur sacenšas. Tātad viss sākas ar skolu, vairākas skolas veido skolas olimpiādas vai arī atlases skolā priekš citām olimpiādēm. Jo, principā, katra olimpiāda, gandrīz katra, ir atlase uz kādu lielāku olimpiādu. Tātad skolas olimpiādē izvēlas cilvēks, kuriem tiek dot iespēja piedalīties novada olimpiādē, kur jau ir lielāks skolēni no lielāka reģiona. Tad nāk valsts olimpiādas, pēc tam parasti ir kaut kādas atlases, un tad jau ir tā starptautiskā olimpiāda. Visas šīs olimpiādas, gribētu pieminēt, tiek organizētas ar VISTS atbalstu, tātad noteikti liels paldies viņiem. Un kā arī tētālā mēs varam redzēt vienu tādu, varbūt, īpatnējāku starptautisku olimpiādu, Eiropas meiteņu matemātikas olimpiāda, kas arī, patiesībā Eiropas meiteņu olimpiādas tika izveidotas, lai cīnītos ar tādu problēmu, kas ir starptautiskajās olimpiādēs piedalās ļoti maz meiteņu. Procentuāli tiešām, es nezinu skaitļus, bet tas ir maz. Jebkuram, kas var interesē, var paskatīties gan rezultātos, gan jebkur citur. Un tad arī Latvija ar visu atbalstu sūta delegācijas uz šīm olimpiādēm, lai tad atbalstītu meitenes un lai viņas pēc iespējas vairāk piedalās un tiek ieinteresēti šīs STEM jomās. Notiek arī Eiropas meiteņu informātikas olimpiāda, par citām gan man nav vēl informācijas, bet jā. Nedaudz atgriežoties pie schēmas, tad tas, ko mēs šeit varam novērot, ir, ka, lai tiktu līdz starptautiskajai olimpiādai, cilvēkam ir jāuzraksta un jāiztur atlase vismaz 3–4 olimpiādēs. Un tad paceļas jautājums. Tu raksti, tu risini uzdevumus
3-4 reizes grūts uzdevums, sēdi ilgu laiku, tikai lai tev būtu iespēja to darīt vēlreiz. Kāpēc, kāda ir tā motivācija tam visam? Nu, un uz to es mēģināšu atbildēt, protams, var atbildēt tikai no savas pieredzes, tādēļ arī nedaudz iepazīstināšu jūs ar to savu pieredzi olimpiādēs. Jā, savu pirmo olimpiādas patiesībā neatceros, bet tā noteikti bija kāda no Ķekavas novada matemātikas olimpiādēm. Esmu no Baložiem. Skolā man sākuma skola, pamatskolā nebija varbūt pārāk interesanti, bet sestdienās es gribētu izcelt apmeklēju ABFS, jeb tas ir saīsinājums apdāvināto bērnu fakultatīvās skoliņas nodarbības, kas tiešām bija interesantākā daļa no nedēļas. Tur es uzzināju, ka visas tās lietas, ko tu nezini, tu vari uzzināt, un man arī iemācīja, kā to var izdarīt. Aptuveni 4. klasē sāku interesēties par programmēšanu. Tad es atradu programmēšanas pulciņu, kuru vadīja Raivis Ieviņš, kurš vēlāk dibināja pirmo programmēšanas skolu, kur es arī tagad mācos. Un tie ir tie cilvēki, kas mani pamudināja piedalīties programmēšanas olimpiādēs. Tā izskaitā arī Eiropas meiteņu informātikas olimpiādē. 7. klasē šīs manas zināšanas man deva iespēju mācīties Rīgas valsts 1. ģimnāzijā, un tur es iepazinos ar fizikas, ķīmijas, lingvistikas olimpiādēm, bet daudz svarīgāks iepazinos ar cilvēkiem, kas jau bija piedalījušies un ar labiem rezultātiem augsta līmeņa olimpiādēs. Tad varētu teikt ar Kimu Georgu Pavlovu un Ilmāru Štolceru sniegtajām zināšanām, kur bija tie cilvēki, kas man lielā mērā palīdzēja apgūt visas vajadzīgās lietas. Es arī nokļuvu līdz starptautiskajai matemātikas olimpiādai, kur es pagājušajā gadu braucu uz Japānu, kur tā notika, un apakaļ mājās braucu jau ar atzinības rakstu. Tur es arī tēt mācos 12. klasē ar fizikas novirzienu, un ceru šogad pabeigt skolu, un tad jau jāiet studēt. Bet tad no šīs pieredzes tad es arī mēģināšu atbildēt jo jautājumu, kāpēc ir vērts piedalīties olimpiādēs. Pirmkārt, olimpiādas ir izaicinājums. Kā jūs teicu, izaicinoši uzdevumi, bet arī tos jārēķina ir ilgi, un tā zināmā mērā tas ir tāds izaicinājums ar sevi. Tu sēdi 5 stundas un tu mēģini kaut ko izdomāt. Ja skolā ir garlaicīgi, šis noteikti ir izcinājums, iesaku ikvienam. Tā ir iespēja pierādīt sevi, un tas arī dod tādu mērķi, uz ko mācīties, mērķi censties, jo ir iespējas pēc tam dabūt labus rezultātus. Un tādā veidā olimpiādas arī var dot tādu kā kursu, kurā virzienā tad padziļinātāk apgūt, vismaz padziļinātāk nekā skolā, ja ir tāda interese apgūt kādu konkrētu priekšmetu. Jo ir ļoti grūti iemācīties to, ko tu nezini, ka tas vispār eksistē. Tādā veidā olimpiādēs tu iepazīsties ar šīm tēmām, kuras tev nebija ne jausmas, ka tādas vispār ir. Tādā veidā var paplašināt savu redzesloku un apgūt vairāk. Protams, nevar arī nepieminēt kopienu. Dabūju iepazīt ļoti daudz foršus cilvēkus, gan no citām skolām, gan arī tās starptautiskas olimpiādas no citām valstīm, kuri bieži vien aizraujas ar tādām pašām vai līdzīgām tēmām, kurām aizraujies tu. Un te es gribētu arī pieminēt, ka matemātikas olimpiādēs satiek cilvēks. Mēs ne tikai tur matemātiķojam, protams, arī matemātiķojam, bet piemēram, esmu satikusi cilvēkus no citām valstīm, kas arī tāpat kā es aizraujas ar orientēšanos, tad mēs braucam kopā piedalīties sacensībās. Tā ir tāda vienkārši brīnišķīga iespēja iepazīt foršus jauniešus. Un nevar nepieminēt to, ka olimpiešu uzdevumi, viņi ir tādā ziņā atšķiras no skolas vai jebkur citur uzdevumiem ar to, ka viņi ir pirmkārt unikāli, un otrkārt gandrīz vienmēr nestandarta. Nereti ir tā, tu apsēdies, un tev nav nejausmas, kā varētu risināt kaut kādu uzdevumu, ko tu redzi. Neko tādu neesi redzējis. Šis, manuprāt, nodrošina to, ka to ilgstoši darot, tu apgūst tādu radošu pieeju problēmu risināšanai. Un tas, manuprāt, ir viena no svarīgākajām prasmēm, lai varētu palīdzēt risināt kaut kādas lielās nākotnes problēmas. Tā arī ir prasme, kas ļauj adaptēties jaunās vidēs, kā arī, man liekas, ļoti noderīgi ir nenobīties no lietām, kuras tu nezini.
tā vietā, lai tu ieraudzītu kaut ko, ko tu nekad neesi redzējis un domātu, kas tas ir, es to nezinu, domā, kā mēs šo varētu izdomāt, kā mēs varētu šo problēmu risināt. Nu jā, un pēdējā lieta, ko es gribēju minēt par tieši tiem ieguvumiem no olimpiādēm, ir tas, ka šis ir īpaši paties tieši starptautiskajiem olimpiādēm, tomēr ir jāiegulda daudz darba. Ir daudz laika jāpavada risinot uzdevumus, un ļoti bieži liela daļa no tā darba ir jādara pašam. Tās ir tās pašvadītās mācīšanās prasmes, kas, manuprāt, arī ir ļoti noderīgas. Tā ir tā iespēja, tā spēja atrast savu vajadzīgo informāciju, to pielietot no mums tik ļoti plašajiem un pieejamajiem informācijas avotiem. Iemācīties to, ko tu nesaproti, un izdarīt to pašam. Šis arī ir ļoti noderīgi visās profesijās, kur bieži jābūst jaunas lietas, bet arī vienkārši noderīgi. Tad varbūt nedaudz par pašu gatavošanos, tad kā vajag gatavoties, lai veiksmīgi startētu olimpiādēs. Diemžēl man jāsaka, ka te nav tādas pareizās stratēģijas, nekādu formulu nevar iedot, bet, protams, ir jāizmanto tā atbalsta sistēma, kas mums ir apkārt. Skolotāji parasti ir ļoti atsaucīgi un ir gatavi iedot izaicinošus uzdevumus. Latvijas universitāte veido nodarbības ar lekcijām un uzdevumiem, kurās noteikti var piedalīties. Kā arī es tur ieliku pāris online saites, gan starptautiskas, gan arī pašu Latvijas skolānu veidotas, kuras var izmantot. Ir komandu olimpiādas, atklātas, atvērtas olimpiādas, kurās var piedalīties bez nekādām atlasēm, tā kā to noteikti var izmēģināt. Un vēl viena interesanta lieta, ko es gribēju pieminēt par gatavošanās procesu, ir šis veids, kā olimpiešu zināšanas tiek nodotas tālāk. Ļoti bieži tie, kas māca, kas gatavo skolānus olimpiādēm, ir tie, kas agrāk tur paši piedalījās. Tādā ziņā tās zināšanas vienmēr ir tādas tiešas, viņas vienmēr ir relevant, up to date. Atbilstošas un... Jā, atbilstošas. Tas vienmēr ir tas, kā tiek nodota šī te stafete tālāk. Bet jā, tas, ko es tur apušā nedaudz ieliku, teorija un uzdevuma risināšana, es negribēju minēt procentus, bet katrā ziņā tad teorija ir viena maza daļa un galvenais ir daudz risināt uzdevumus. Tad arī parasti vislabāk strādā, lai visvairāk iemācītos. Bet ko nozīmē daudz risināt uzdevumus? Varbūt sniedz mazu tādu priekšstatu par to apjomu un to tilpumu, jeb šo dziļumu, kuram tu izurbēs cauri. Tas, protams, ļoti atkarīgs no cilvēka, cik daudz tu esi gatavs ieguldīties, bet pagājuši gadu, kad es gatavojos starptautisko matemātikas olimpiādu, tas tiešām bija labs jautājums. Vairāk stundām nedēļā, varētu būt, 10 stundas nedēļā uz to pusi, varbūt vairāk. Tā kā es zinu cilvēkus, kas rēķina katru dienu, liek sev mērķi 2 stundas, piemēram, risināt programmēšanas uzdevumus. Un, ja tu to dari, un tu to dari ilgtermiņā, tad arī nāk tie rezultāti. Protams, jo vairāk tu darīsi, jo tu vari cerēt, ka būs labāki rezultāti. Protams, nevienmēr tas gluži tā strādā, bet tas ir tas, ko tu vari darīt, ir ieguldīt to laiku un ieguldīt to darbu. Un es domāju, ka šis, protams, varētu teikt, ir pierādīts olimpiādēs, bet tas noteikti strādā arī citās jomās dzīvē, jo nekur jau tas darbs, ko tu esi ieguldījis, nepaliek. Jā, un tad par šo arī aptuveni runājot, ko pēdējās lietas, ko es gribēju minēt, ir tātad pirmkārt labi rezultāti olimpiādēs, vai arī labi rezultāti vairumā lietu, tā nav maģija. Tas ir tas daudz ieguldītais darbs, un varbūt vēl šauju veiksmes vai šauju labu apstākļu sakritību, ja tā var izteikties. Kas man liek domāt, novad līdz tam, ka, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai patiktu tas process, tas mācīšanās process, tā uzdevuma risināšana. Ja tas nepatīk, tad nav vērts sevi mocīt, nevajag ieguldīties lietās, kas tev neinteresē. Bet ir jāpatīk procesam, vismaz pietiekam, lai tas gandarījums, ko tu gūsti, tad, kad viss iet labi, dot pietiekami daudz vēlmi turpināt arī tad, kad neiet tik labi, tad, kad ir grūti. Un pēdējā lieta, rezultāti. Ir ļoti forši, ja ir labi rezultāti,
Protams, tas ir superīgi, bet arī, ja nesanāk tā, kā gribējās, ja kaut kas, lai gan to es ieguldījis daudz darba, tomēr nav tik labi, kā būtu vēlējies. Ir, man liekas, ļoti svarīgi atcerēties to, ka neviens darbs, ko tu ieguldi savā attīstībā, nepaliek bez rezultātiem. Tās prasmes, ko tu iegūsti šajā procesā, tās ir tās prasmes, kuras tev paliks. Tās prasmes, kas tev paliks nākamajiem izaicinājumiem, tās prasmes, ko tu esi izcīnījis sev, kas, man liekas, arī ir tas svarīgākais. Nu jā, tas arī aptuveni viss. Jautājumi. Paldies jums, Ramon, par arī šo pieredzi stāstu. Jā, man daži jautājumi, protams, ir radušies, tīri, lai saprastu. Jo tas, ka jums ir tik lieliski panākumi un, jāsaka, pietiekami daudz laika veltīs, lai sasniegtu patiešām izcilu rezultātu starptautiski, kā tas ir ikdienas dzīvē? Latviešu valodas skolotāji, kur zvana uz Japānu, zinot, ka jūs esat olimpiādē un saka, Ramon, bet jūs neesat iesniegusi eseju par Mišelu de Montaigne. Un termiņš ir rīt. Tā īstenībā tas ir pārsteidzoši tuvu realitātei ar to, ka man ir ļoti daudz jādara literatūrā vienmēr. Bet man ir ļoti saprotoši literatūras skolotāji, viņi vienmēr man piedod, ja es kaut ko iesniedzu nedaudz pēc termiņa. Bet, protams, skola tomēr jāatcerās. Olimpiādas tādā ziņā ir jāuztver nedaudz kā ekstra. Tomēr es vienkārši negribu teikt, ka nevajag mācīties skolā. Vajag mācīties skolā, vajag pabeigt skolu. Tā nebija man jautājuma jēga. Tas drīzāk bija tāds atgādinājums varbūt iespējami daudziem skolotājiem, kuriem iespējams ir līdzīgs tas domu gājiens. Vienā brīdī tomēr mēģināt saprast, ka katrs no mums ir unikāls un individuāls. Katram no mums ir ļoti specifiskas spējas, no kuras jūsu gadījumā, Ramon, parādās tieši matemātikas un programmēšanas līmenī. Un es pieļauju, ka vienkārši arī skolai vajadzētu ļoti elastīgi skatīties uz to, ka, lūk, mums ir, mēs, protams, gribam vispusīgi izglītot cilvēku, bet mēs skaidri saprotam, ka mēs varam pretendēt uz izcilību vienā noteiktā jomā, un tas iespējams vienā brīdī ir svarīgi. Tādā ziņā es domāju, ka ir ļoti forši, ka ir tieši iespēja izvēlēties padziļinātus priekšmetus. Vidusskolā tas jau mums ir, bet es jau, protams, domāju, ka būtu foršāk, ja šī iespēja izvēlēties būtu nedaudz lielākā apjomā, jo tomēr skola aizņem daudz laika. Un, ja tu izvirzi sev mērķus, gatavoties starptautiskām olimpiādēm, tas jau, tad tev principā visa nedēļa ir aizņemta. Tas ir uzreiz daudz smagāk nekā, piemēram, ja būtu mazāk laika jāvelta lietām, kas varbūt netik daudz aizrauj. Jā, un es nevaru nepajautāt arī to, kas jūsu stāsta sākumā parādījās, ka citā vietā, kas nebija skola, parādījās iespēja uzzināt, ka to, ko tu nezini, var noskaidrot, un tur jums tika parādīts veids, kā to var izdarīt, kas patiesībā no malas raugoties liekas, tas jau ir tieši tas, kas skolai bija jāizdara. Kur tad bija tā atšķirība? Tā īsos vārdos. Jā, es, protams, par šo īsti daudz varu atkal tikai no savas pieredzes. Bet tas ir pieredzes stāsts šodien. Jā, bet kā skolā, piemēram, matemātikā, es nesaku, ka tas ir slikti, tā to noteikti. Tas labs veids, kā mācīt matemātiku, bet tomēr tev iedod teoriju, tad tu izrasini 20 līdz 40, varbūt vairāk piemērus, viņi visi ir vienādi. Un tu zini, tu jūties droši, tu zini, kā risināt to, un tu arī varēsi to risināt pēc tam kontroldarbā. Vienu tādu pašu piemēru, ko dabūsi atzīmi. Bet pasaule taču ir tik daudz plašāka, ir tik daudz tēmas, kuras skolā nevar apskatīt, un es domāju, ka ir ļoti svarīgi, ka skolēniem tiek nodotas tās zināšanas, kā viņi paši var atrast visu to informāciju, kas viņiem varētu būt nepieciešama. Tātad mums var aiziet uz bibliotēku, ir grāmatas, ir enciklopēdijas, bet vēl jau vairāk ir visi internetā pieejamie resursi. Tas sniedz tik lielas iespējas kaut ko jaunu uzzināt. Es domāju, ka tas ir tas, ko man deva ABFS ļoti agrā vecumā jau, kad visu, ko tu nezini, tomēr vari uzzināt. Es vēlu, Ramon, lai jums izdodas pabeigt skolu, tostarp arī ar labu atzīmi latviešu valodā. Paldies. Un, protams, nevaru nepajautāt minūti, mums ir atlikusi laika tādai vienkāršai sarunai. Kas ir tas nolūkotais studiju virziens, droši vien jau runājot par nākamo gadu? Un, protams, vai tas būs Latvijā? To es vēl nezinu. Es teikšu pilnīgi godīgi. Es pat labi izskatu savas iespējas. Tā laikam arī būs man ļoti
politiski neitrālā atbilde. Bet, nu jā, es skatos uz matemātiku, skatos uz datorzinātnēm, varbūt fiziku, bet uz to pusi. Jā, bet par Latviju vai ne Latviju, tas katram skolēnam noteikti jāskatās atsevišķi. Es domāju, ka ir iespējas kaut kur aizbraukt, tas varbūt jāizmanto, bet nu, es arī esmu no tiem, kas uzskata, ka arī Latvijā ļoti mierīgi labi var pabeigt augstskolu. Paldies, dāmas un kungi, mīļie konferences skatītāji. Tā bija Ramona Poreitere. Paldies arī par šo pieredzi stāstu, lai jums parādītu, kā tad galu galā, kāds ir tas ceļš uz zvaigznēm, un tas mēdz būt arī gana, nu es neteiktu, ka ērkšķi, bet pavisam noteikti smaga darba pilns.